Labdien, zivis, jūlija taro prognoze. Zivis īsti magi. Zivis šajā mēnesī uzņemsies daudz vairāk iniciatīvas nekā citu kārta. Radīsies jaunas idejas, radīsies iespēja pielietot savas prasmes, būs vēlēšanās parādīt, ko es protu, būs vēlēšanās būt gan fiziski aktīvam, gan intelektuāli aktīvam. Tātad šis ir mēnesis, kas ļauj jums kārtīgi apjaust katram pašam, kas es esmu, ko es māku, kādas ir manas prasmes, un varbūt, ka ir vērts šajā mēnesī atjaunot kaut ko tādu, ko jūs sen neesat darījis. Varbūt kāds nav sen braucis ar riteni, varbūt kāds sen nav gleznojis, varbūt kāds kopš bērnības nav gājis pārgājienā ar mugursomu uz pleciem. Dariet to, un jūs pamanīsiet, cik labi jums tas izdodas, cik daudz prieka tas rada, un apkārtējo izbrīnu tādu pārsteigumu, tiešām tu šito māki, ja? Pamēģiniet, mīļās zivis, katrs vienu lietu, kas ir tas, ko tu esi darījis agrāk pietiekami labi, un tagad tu esi tā kā mazliet piemirsis. Ja? Tāda ļoti interesants izaicinājums. Es labprāt dzirdēšu jūsu atsauksmes pēc tam, kas tas bija. Darbs. Darbā viss iet kā no rokas. Tātad šeit ir gan idejas, gan piedāvājumi, gan radošs gars, gan pozitīva atsauksmes, ļoti daudz sarakstus, ļoti daudz sarunas, ļoti daudz tādas vērtīgas, nevis vērtīgas, tādas intelektuāli vērtīgas informācijas, bet no sirds dalīšanās, pieredze, sapratne par to, ko jūs darāt. Varētu teikt, ka šis ir mēnesis, kad veido tādu radošo vidi un paplānot, ko mēs darīsim iespējams rudenī, kā mēs tur virzīsimies tajos ziemas mēnešos uz priekšu, jo pašlaik šāds radošs, neformāls, laba gaisotne, kur jūs varat ar saviem darba kolēģiem vai darba biedriem vienoties, bet ja jūs pats esat savu darbu devējs, tad iedvesmojieties no apkārtnes, no sarunām, no cilvēkiem, no komunikācijas un dodiet cilvēkiem jūs, un jūs pamanīsiet, ka jums tiek diezgan dāsni atmaksāts pretī tas, ko jūs esat dalījušies. Privātā dzīve. Privātā dzīve saka tāds ballīšu laiks, ja tāds nepiespiestības laiks, kad nav pārāk daudz pienākumu vai nav kaut kāda milzīga aktivitāte vai romantika. Ja? Šeit atkal tāds vasarīgais spirktais vējš attiecībās, vieglas sarunas, maza koķetērija, vilkšana uz zoba, sacensības gars un ļaušanās tādam bērnišķīgam, rotaļīgam, nekā nedarīšanai un nekā neprasīšanai. Ja? Tāda forša DJ meitene te ir vismazām uz vienu tādu ballīti vai vietu, kur ir šīs te virtenes, šīs spuldzīšu virtenes. Tas ir tik brīnišķīgi izbaudīt vasaru, jo ziemā atkal tās spīd pavisam savādāk. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, ko es teikšu, jāiet uz tusiņiem, uz ballītēm, uz tādām vietām, un jūs noteikti atradīsiet savu partneri. Tāda sprēgāšana, tāds flirtiņš, tāda koķetērija, tādi daži vārdi pārmest pār plecu, tas arī var radīt interesantu attiecību uzsākumu. Par ko būtu vērts padomāt? Visā šajā tādā nepiespiestības, jautrības mēnesī, protams, atceraties par savu iekšējo pasauli, par jūsu smalko iekšējo noti, kausu karalis, par romantiku. Te man arī gribas teikt, pasmeliet tik saules, tik skaistumu, tik pļavas ziedu, tik upes šaukoņus, cik jūs varat, jo jūs jau sirds dziļumos zivis tomēr esat romantiķi. Tad neaizmirstiet arī šīs lietas šajā mēnesī. Paldies un uz tikšanos!